Labvakar Latvijas partneriem un daudz laimes jaunajā gadā. Es domāju, ka mēs jau esam bagāti, tikai nedaudz jāapstrādā, lai varētu būt vēl bagātāki un izmantot to, kas mums ir. Tāpēc priecājos redzēt visu Zoomā, un šodienas tēma ir tāda, ka daudz cilvēku nesaprot, kas tas ir. Country boards, tātad valstu padomes, pa ko notiek tagad vēlēšanas. Lai saprastu, kas tāds ir, es paskaidrošu no sākuma, ko nozīmē un kā tiek veidota šodien, šo dienu kompānijas vadības struktūra. Tātad, ja mēs skatāmies, kā notiek vadība, tad pirmais ir kompānija augšā, tad ir CO, Venčeslavs Latkovs, un tad ir IGC, tas ir International Global Council, tas ir starptautiskā globālā padome, kurā ievēlēja mani pa Eiropas reģionu, kas atbildīgi. Un nākamais līmenis ir country boardi. Tātad country boardi, tas ir katrā valstī notiks tāda padome, kas vēlēšanās vinnēs, un līdz ar to jūs saprotiet, ka tā vadības struktūra ir šāda. Tad kompānija, CO, tālāk CO strādā ar IGC, IGC strādā ar country boardiem. Ja? Tas nozīmē, ka tā vadības struktūra ir šāda, un tā subordinācija parasti ir jāievēro, lai saprastu, kur griezties, un kam uzdot jautājumus, ir tādi radušies, un ja vajag palīdzību kādam partnerim vai kādai valstī, tad ir jāmeklē pēc subordinācijas attiecīgi, kur griezties. Tātad, ja valstī kādam partneram būs vajadzīga kaut kāda palīdzība, tad viņš griežās pie viena no partneriem, kas ir ievēlot country boardā. Tas nozīmē to, ja atkal valstī pašai vajag palīdzību, tad viņi vēršās atkal augstāk pie globāla IGC, ja, tad globālās padomes. Un tālāk IGC griežās pie CO un kompānijas. Tā ir tā subordinācija, tā kā jūs strādājāt kaut kādās iestādēs, ziniet, ka tāda parasti visur ir, ja? Arī banku sistēmās ir attiecīgi subordinācija jāievēro. Un country boards, tas nav nekādā veidā saistīts ar dealshakeri kā tādu atsevišķi, jo dealshakera country menedžeri ir katrā valstī pēc kritērijiem izvēlēti, ja, un šī te country boardā te nenotiek vēlēšanas kaut kādiem dealshakera asistentiem vai dealshakera palīdzību. Šeit notiek tieši vēlēšanas par partneriem, kas var kopā visu ekosistēmu palīdzēt attīstīt. Tātad, ja mēs zinām, ka One ekosistēmā ir dažādas sadaļas, ja, tad viena no tām arī ir dealshakers, bet dealshakeri atbild tieši country menedžeri, dealshakeri country menedžeri katrā valstī. Tas ir vienīgais, kas ir atsevišķa instance, kas ir tā kā nodalīta no šī country boarda. Ja? Jūs sapratāt tagad, par ko es runāju. Ja kāds grib būt dealshakera asistents vai palīdzēt par dealshakeri, tad viņi var vienkārši pieteikties un būt savā pilsētā vai reģionā vai city menedžeri vai reģionālie menedžeri. Un līdz ar to cilvēku un uzņēmumu, kas atrodas tajā reģionā, varēs griezties pie tā reģiona reģionāliem dealshakera menedžeriem, un tad viņi varēs palīdzēt gan pieslēgt, gan izstāstīt, kas ir dealshakers, un līdz ar to arī, protams, pelnīt komisijas, ja pieslēdz kādu uzņēmumu, kā jūs ziniet, ir 0,5% no pārdoto darījumu apjomiem. Ja, tā kā reģionālajiem menedžeriem arī ir ļoti interesants darbs, ir tādi, kas grib to darīt. Īstais laiks tagad sācies, tā kā pieskieties. Mēs paziņosim, kuri būs katrā pilsētā vai reģionā, tad dealshakera menedžeri. Bet country boards, tad tas ir tā kā organizācija, ja, kas atbild par visu ekosistēmas attīstību. Tajā skaitā tas ir One Academy apmācības moduļu pārdošana, ja, tālāk palīdzība kaut kādiem tehniskiem jautājumiem, tālāk One Vitas, tad arī atsevišķa sadaļa One ekosistēmā ir One Vitas produktu, tātad distribūtēšana, jo vispār pareizs vārds ir nevis pārdot kaut ko, bet distribūtēt. Es to vārdu grūtībām izrunāju, tāpēc, ka angļu valodā ir vieglāk. Ja, tas ir tā kā izplatīšana. Mēs neesam nekādi
tirgotāji vai pārdevēji, bet mēs izplatām kaut kādus produktus. Latviešu valodā noteikti izplatīšana būs pareizāk, ja, pateikt. Līdz ar to, tad mana sistēmā tad ir One Academy izglītības moduļi, ja, pārdošana, tālāk ir One Vita, tālāk ir plāns arī palaist One Voyage, tālāk ir arī One Forex. Tad saprotiet, ka šie visi te produkti, tas attiecās uz valstu padomu, kam ir jāpalīdz tad attīstīt tīklu un jāpalīdz visiem, kas grib kaut ko darīt, tāpēc, kad valstu padomē būs tie cilvēki, kas vairāk kaut ko saprot, vairāk kaut ko zina, un kurus izvēlēsies reāli partneri, kuriem viņi uzticās. Šeit ir ļoti svarīgs kritērijs uzticēšanās un ko cilvēks darīs iepriekš, kādu pienesumu viņš ir nesis projektam, un cilvēkiem jāsaprot to, ka valstu padomē, piemēram, kā Latvija, tā ir maziņa valsts, un mēs nezinām, cik cilvēkus šī te valstu padomē kompānija ieliks, tāpēc, ka ir dati tādi, ka viņi ieliks no 3 līdz 7. 7, cik es saprotu, tas ir lielās valstīs, un tad no saraksta, kur ir 10 cilvēki, tad izvēlēsies 3 līdz 7 cilvēkus, kas būs tie cilvēki, kas palīdzēs attīstīt tātad principā var teikt network marketingu un palīdzēt cilvēkiem kaut kādos tehniskos jautājumos, jo mēs zinām, ka šodien tehnoloģijas mainās un cilvēkiem diezgan grūti saprast, kā šodien var papildināt makus, vai kā var pāriet uz poligonu, vai kā var redzēt darījumus, un cilvēkiem vajag palīdzību tādos jautājumos, un līdz ar to ir jāsaprot, kurš grib būt šī valsts padomē, un kurš grib, un kurš ir gatavs palīdzēt cilvēkiem, un vēl, kā jūs lasījāt, ir kritērijs, ka cilvēki, kas varbūt piedalīties vēlēšanās vai būt šī valsts padomē, viņi nevar būt citos MLM projektos, kad var redzēt, ka viņi tur citur kaut kādus tur rangus sasnieguši vai reklamē kaut ko citu ļoti aktīvi, ka kompānija grib, lai tie cilvēki, kas ir šī valsts padomē, veltā principā savu enerģiju, laiku, zināšanas tieši šī projekta attīstībai. Otrs moments ir, lai reputācija būtu ļoti laba, lai nav kaut kādi tur momenti, kad bijuši kaut kādi, piemēram, konflikti, kas man ir vienas, lai nāk iekšā ārā, kāpēc viņa zonas. Lai ir reputācija tīra, lai cilvēki zina, ka tas cilvēks, kas būs šī valsts padomē, viņš ir vienkārši patīkams komunikācijā, tāds, kas var palīdzēt, kas ir palīdzējis pirmkārt, un kuram cilvēku uzticās. Un, skatās citu valstu pieredzi, tad citās valstīs ir tā, ka viņiem ir, nezinu, kādā veidā, tā kā prezidenta vēlēšana kampaņā opozīcijas. Es domāju, ka mūsu valstī šādas opozīcijas pa laimi nav, ka nav tā, ka cilvēki viens ar otru plēšās, kaut ko dala, kaut ko grib sev vairāk tur dabūt vai kaut kā, vai kādu piemānīt. Tāpēc Latvijā paveicies to, ka šeit nav tādas, var teikt, konkurences. Un ir ļoti svarīgi saprast, kā to pareizi izdarīt. Jo, ja cilvēki izvēlēsies savu kandidātu un vēlēs par savu kandidātu, tad ļoti svarīgi, lai tie cilvēki, kurus jūs tiešām gribiet, lai viņi ir šī valsts padomē, lai viņi būtu tajās pirmajās 3 vietās, minimums. Tāpēc, ja notiek balsošana, tad lūdzu pakonsultēties ar kādu savu līderi, ko jūs uzskatiet sev pa svarīgu, lai viņš jums iesaka, ko un kā darīt, lai viss notiktos pareizi. Nākamais moments, Mēs ar Staņislavu, Valērija arī šeit ir, jau esam tad valsts padomē no 21. gada Latvijas country boardā, arī Lietuvas country boardā, arī Igaunijas bijām, bet Igaunijā atdalījām. Tad mēs šo vezumu vilkām, cik varējām Latvijā, pēc apstākļiem, nestoties uz pasivitāti, kāda šeit bija, mēģinājām tur modināt un veidot pasākumus un izglītot un terēt laiku, lai atvieglinātu kaut kādu informācijas padevi. Tāpat mēs arī tulkojam jaunu vēstules uz krievu valodu, jo latviešu valodā, pa cik tā ir ļoti maza valstiņa, es domāju, ka pagaidām nav plāns tulkot. Varbūt nākotnē arī tāds būs, katrā mazā valstiņā būs savā valodā tulkots vēstules. Un līdz ar to uz šo dienu mēs esam
reāli tad valsts padomes locekļi, Latvijas country board locekļi ar Lietuvas, bet Lietuva būs atsevišķi tagad, Igaunija arī atsevišķi, bet tikai Latvija būs atsevišķi. Valērija arī country boardā atbildēja par pasākumu organizēšanu, ja jūs redzējāt, ka Valērija bija sagaidīja visus pasākumiem un cik varēja, tik palīdzēja. Protams, mums gribētos, lai aktivitātes ir lielāks, tāpēc, ka šis gads, kas sākās, ir, var teikt, veiksmīgākais gads pa visiem 9 gadiem, jau 10. sākās, ja. Tāpēc kompānijai ļoti nopietni lieli plāni un reāli finanšu revolūcija notiek, ja. Un legālā veidā tas jāsaprot, tāpēc valstu padomē ļoti svarīgi, lai būtu cilvēki, kas tiešām spēj palīdzēt, veltīt laiku un kuriem jūs uzticieties. Valsts padomē country boardā Latvijas arī, kā mēs zinām, ir Staņislavs, viņš šodien ir vienkārši aizturējies tikšanās, viņam bija jābūt šeit, bet viņš saprot to, kas tikšu galā vien pati. Tad Staņislavs arī ir, kā, var teikt, pirmais Latvijas līderis, kas sāk šo projektu, un viņam noteikti jābūt ir valsts padomē, kā jūs domājat. Ja? Tāpēc arī Staņislavu ir jābalso. Es domāju, ka jūs par lielam sapratāt, ko es gribēju pateikt. Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības, tad varam tagad apspriest, ja kādam jautājumi. Ja drīkst vēlreizīti atkārtot, tu nosauci visas tās pozīcijas, kas ir van riņķī, ja, izņemot Dilšēkeri. Tad viņš iekļaujas iekšā šajā country board sistēmā vai nē? Jo tu nosauci visas, izņemot Dilšēkeri. Pieminot to, ka Dilšēkera šis menedžers ir atsevišķi. Jā, Dilšēkera country menedžers tā atsevišķi. Kāpēc es to jautāju? Jā. Kāpēc es to jautāju? Tāpēc, kad cilvēki man arī jautā, jo principā mēs visvairāk Latvijā izjūtam tieši Dilšēkeri. Jā, viņa ir visvairāk attīstītā šīta pozīcija, ar kuru mēs esam pazīstami. Tāpēc man tāds jautājums, lai tu vēlreiz precizē, Dilšēkers šajā country board ir iekšā vai nav? Ja viss riņķī visai sistēmai, viss riņķī visus tur nosauci. Vienkārši es zinu, ka būs pēc tam jautājumi. Jā. Paldies. Es sapratu jautājumu. Dilšēkers ekosistēmas riņķī ir iekļauts, jā, bet kompānija atdalīja šo pozīciju kā pienākumus tieši Dilšēkera country menedžeriem katrā valstī. Tad par Dilšēkera attīstību atbild tieši country menedžers. Ja, ja kāds country boardā grib atbalstīt Dilšēkera attīstību, to var darīt, ja, bet tādu kā tieši atsevišķa pozīcija uz veselību arī tāda kā atsevišķa amata vai, es nevaru nosaukt to pa amatu, ja mums jau algu nemaksā, ja, country boardam, bet tas ir pilnīgi atsevišķa sadaļa. Tad es vēlreiz atkārtoju, tie, kas grib attīstīt Dilšēkeru, palīdzēt country menedžeriem, viņi var būt reģionālie Dilšēkera menedžeri, ja, katrs savā reģionā. Tad viņi var būt kā palīgi, ja, jo tieši pašā country boardā Latvijas ir kopēja viss ekosistēmas attīstība, izņemot Dilšēkeru, kurš ir atdalīts kā country manager, tātad Dilšēkera country manager, tas nav valsts menedžeri, tas ir Dilšēkera tieši menedžeri, jā, katrs savā valstī, kas attīsta Dilšēkeri. Tā kā mēs Staņislavu, jā, mēs pārbaudām darījumus, apstiprinām, izliekam grupās, taisam kaut kādas mācības, tur seminārus ar igauņiem, lietuviešiem, braucam, rīkojam pasākums. Tas ir reāli, tāpēc, ka mēs tam veltam laiku, lai kā mums iet, bet Latvija ir salīdzinoši ar citām valstīm diezgan labā, jā, stāvoklī pēc darījuma skaita un pēc kvalitātes. Mums ir ļoti kvalitīvi darījumi, tāpēc, ka mums pirmkārt nav feiku. Mums viss ir atbilstoši cenām pa lielam, jā. Varbūt bija kaut kādus gadus, kad tur kāds mēģināja kaut ko uzlikt lielākas cenas, bet tas bija jāmonitorē, jā. Bet šī brīdī ir ļoti kvalitīvi darījumi. Viņi nav lieli, bet viņi ir reāli un atbilstoši. Pēc Latvijas piemēra var arī mācīties. Mēs arī mācām daudz citas valstis, tāpēc, ka mēs arī Eiropā kā Dilšēkera direktori, ja, skaitījāmies, un līdz ar to daudz valsts tika pacelts jaunā līmenī,
tajā skaitā Turcija, Vācija, Šveice, tā pati Baltkrievija ir Eiropā, arī Krievijā ļoti daudz ir darīts, un daudzās citās Eiropas valstīs vienkārši ir daudz enerģija patērēt. Kazahstānā ir reāli tā, ka krīzes momenti ir beigušies, pateicoties mūsu darbam, ja, ka tās valstīs attīstās viss. Tāpēc Latvijā ir ļoti maziņa, ja salīdzina Latviju, kur ir, cik tev Dilona ir iedzīvotāji Latvijā, tad ir statistika, es jau esmu atpalikusi, es nezinu, cik ir pazuduši no Latvijas. Nu, viņa atšķirās no oficiālās, bet es domāju, kaut kur tā reāli skatoties 1 200 000 vairāk nav. Aiziet 1 200 000. Jā, 1 200 000, tas tā kā viena pilsēta, ja, citā valstī. Ja tā skatās, ļoti maziņa valsts. Vienīgais labums, ziniet, jo mazāka valsts, jo vieglāk ir kaut ko darīt un vadīt, jo ir lielāka kārtība. Var izkontrolēt, piemēram, Ķīnā, kur ir nenormāli daudz provinces, tur ir grūti izsakot visam, ja, tāpēc par Ķīnu es šodien nekomentēšu, bet ir tā, ka nav tā kārtība tāda, kā gribētos. Un, piemēram, arī citās valstīs, kur ir lielāks, tur parasti arī ir grūti izkontrolēt, ja, tāpēc Latvija ļoti maziņa, un es nemāku pateikt, cik cilvēki tiks ielikti šī te valsts country boardā Latvijas, tāpēc minimums ir 3, jā, maksimums, es nezinu, vai būs 7, atkarībā no tā, ka tā Latvija tik maziņa, tāpēc ir jāizdomā savu stratēģiju, kā ko darīt, jā. Jā, bet Anika varbūt painformē, ka tie konti, cilvēki, kuri nav pārgājuši uz poligonu, viņiem nedod tādu opciju balsošanai. Un arī tagad bija informācija izliktā pārējai uz poligonu maksai, kad var gan koinos maksāt, gan arī eiro. To varbūt arī cilvēki nezina. Jā, runājot par kritērijiem, kāda kritērija, lai var vispār balsot par country board dalībniekiem, ir sekojošie. Pirmais, tad jābūt ir izvērstam uz poligonu kontam. Otrais jābūt ir KYC, ja, un jābūt vismaz starter pakai. Ja tur nav nevis paka, bet modulis, pareizi nosaukums modulis apmācība. Ja nav apmācība moduļa, ja nav KYC un nav poligons, cilvēks nevar nobalsot. Ja. Un līdz ar to kompānija ir nākus pretī un ir arī pielikusi dažādas apmaksas metodas, tad viena pusīte no šīs tabuliņas, kas jūs redzēt, ja, jaunu vēstulē, tur ir 2 līnijas. Pirmā līnijā ir iekšējais eiro, un otrā līnijā ir dažādas maksājuma metodas. Tad viens ir rezerves cash, tas ir tas cash, ko cilvēki partneri nopelnīja agrāk par savu darbu. Ja, protams, katrs grib rezerves cashu izmantot. Ja jums palīdz cilvēks, kas ir gatavs terēt savu laiku, un jūs gribat, lai jums palīdz, ja jums partneris, kas palīdzies piedāvā izmantot savu rezerves cash, tad arī piekrītiet, lai viņš par savu darbu var izmantot savu rezerves cash. Tā ir pirmā maksājuma metode, ja. Otrā maksājuma metode, tad ir eiro cash, un otrs ir 50% var izmantot vanos, bet tā būs garāka procedūra, tāpēc, ka jāapmaksā ar vaniem, tad 3 stundas vismaz jāgaida, kamēr transakcija notiek, un tad atkal jāspiež nākamā poga, un šī procesā var vienkārši saputroties, tāpēc, kad cilvēki, ka paši to dara, viņi neredz, kur tālāk jānospiež, vai nu viņi nenospiež līdz galam, ja, tāpēc, kad ja maksā ar jauno eiro un ar rezerves kešu, tad notiek kas, tad automātā uzreiz apmaksa tiek veikta. Nākošais solis ir apstiprinām, tātad start transfer nav, tad transfers sākās un uz poligonu pāriet 1 līdz 2 dienas laikā. Ja, līdz ar to, ja cilvēks, kas nemāk to darīt, viņš izvēlās apmaksāt pusi nākamo maksājumu ar koiniem, ja, tad tas ir otrais maksājums, tad eiro plus koini, tad viņam izvēloties 50% ar koiniem sanāk to, ka viņam pēc 2 vai 3 stundām tad transakcija tikai tiek pabeigta, tad viņam jāmāk iet atpakaļ kabinetā, jāatrod tā vietiņa, kur jāuzspiež transferu nav, un tas ir diezgan sarežģīti, un es jau redzēju cilvēks, kas saputrojās šī te visā, un viņš vienkārši vairs nezina, kur viņiem jāspiež, ja.
un daudz ilgāk sanāk skaidrot un ņemties. Ja cilvēks pats to māk darīt, viņš var to izdarīt, pagaidīt tur 2-3 stundas un spiest nākamo soli, sākt transferu. Tā ir tā atšķirība, kad izmanto vai kešu plus rezerves kešu vai kešu plus coin. Otrs vēl ir 100% var izmantot kešu. Ja? Tas ir atkal sanāks dārgāk, tāpēc, ka cilvēkiem vairāk patīk rezerves kešu vai vārdus izmantot otrajā pusē, ko vajadzīgs apmaksāt. Es noteikti atbildēšu jautājumu, ja, Dēr? Jā. Kā jūs ziniet, ka ļoti svarīgi ir paziņot visiem cilvēkiem, atveriet lūdzu My Network, tālāk My Networkā ir Matching 3 un lūdzu uzspiediet Matching 3 un paskatieties arī tur uz tiem plusiņiem, kas ir zem tiem cilvēkiem, uzteiciet sārakstus, kuri cilvēki jāapzina, lai viņi pāriet uz poligonu. Ja viņi nepāries uz poligonu, viņi pēc tam pārmetīs, kāpēc viņiem neviens nepateica, kāpēc viņiem tur iesaldējušies līdzekļi, tāpēc, kad varēs tikai uz coiniem skatīties, tad līdz martam var to izdarīt. Viņi varēs tikai skatīties savā kabinetā uz monētām, bet viņi nevarēs viņas lietot, tāpēc, ka vārti būs cieti. Ja? Jo pārējais publisko blockchain ir domāta tāpēc, lai var sadarboties ar citām institūcijām, lielām organizācijām. Kā mēs zinām, ka Poligonā ir centrālo banku digitālos valūtas arī, tur ir lielas korporācijas. Tāpēc šī te soļa pārēja, piemēram, uz Poligonu ir ļoti svarīgs moments, lai var sadarboties pasaules līmenī ar jebkuru iestādi, kas ir jaunajā digitālā ekonomikā. Tāpēc mums ir ļoti pareiza stratēģija, un mūsu projekts ir arī korporatīva līmeņa projekts. Tas nav nekāds decentralizēto parastais maciņš, ja mums ir tāpat kā banku sistēmā ir centralizēta vadība, bet decentralizētas transakcijas blockchains. Tas ir hibrīd modelis. Tas ir jāuztver to, ka mēs esam kā kaut kādas kriptobankas lietotāji, ja? Un paši mēs varam tikai izmantot iekšā savā Vanek sistēmas profilā, ja, šīs te pārskaitījumus un norēķinus, un privāti mēs nevaram, kā mēs zinām, ka banku sistēmā mēs arī nevaram iet bankā un pārsūtīt kaut kam, ja, kompānijas vietā mēs nevaram izdarīt, tāpēc mums jāsaprot to, ka šeit ir korporatīva līmeņa vadības modelis, ja, institucionālais modelis, var teikt. Jā, es atbildēju uz jautājumu. Es atvainojos, es gribēju pie šī jautāt. Ja cilvēks atjēgsies, piemēram, vasarā, sapratīs beidzot, kad jāiziet tas kis, vai tad viņš varēs aiziet uz to poligonu? Tev teicu, ka 1. marts ir pēdējais datums. Es jums atbildēšu konkrēti. Tad viņu izmetīs no OneCoin sistēmas kā tādas? Klausieties uzmanīgi. Esiet lūdzu, kas tur investēja, tur ir, kas viņam. Vēlreiz klausieties uzmanīgi. Ja cilvēks novērtē to, kas viņam ir, viņš darīs visu, lai to saglabātu. Ja cilvēks uzskata, ka tā nav vērtība, tad viņš arī nepārdzīvos par to, ka šī nevērtība viņam pazudīs. Ja cilvēkam ir Bet es to pārdzīvošu. Viņi tā nepārdzīvo, bet es to pārdzīvošu. Jo viņi nesaprot. Katrs ir atbildīgs par sevi. Jūs, ja rūpēsieties par visiem banku kontiem, kuri ir jūsu draugiem Citadele bankā vai Luminor bankā, un jūs par to pārdzīvosiet, ka viņš pārkāp noteikumus, vai viņš kaut ko pazaudē, vai viņam sasaldē kontu, tas taču nav pareizi. Katrs atbild par sevi, un katrs novērtē situāciju, vai viņš grib lietot, vai viņš negrib lietot. Viņam nekas nepazudīs, viņš visu redzēs, ja? Viņš redzēs arī savu One Academy izglītības apmācību moduli, varēs lasīt, izglītoties un skatīties uz savām monētām. Viņas nepazudīs, bet viņas būs nespējīgas darboties, viņas būs tā kā savā tajā noslēgtā telpā, jo viņas nebūs publiskajā telpā izliktas. Ja? Viņas nevarēs sadarboties, monētas nevarēs, ne dilšēkrī kaut ko nopirkt, ne pārsūtīt, neko pilnīgi nevarēs darīt. Tāpēc
ir jāsmierinās ar to, ka ir cilvēki, kas atbildīgi un kas ir neatbildīgi. Jūs ne par vienu neatbildiet. Jūsu pienākums ir tikai pabrīdināt. Ja cilvēks, piemēram, negrib pāriet uz poligonu, paņemiet no viņa parakstītu ar roku izveidotu līgumu. Es esmu brīdināts, ka pāriet uz poligonu vajag, bet es negribu, pats uzņemos atbildību tā tālāk, un paraksts un datums. Un tad jūs ar šo te papīru savstarpēji tā vienošanos būsiet pasargāti no kaut kādām situācijām, kad jūs kaut ko neteicāt, jūs esat vainīgi. Nē, šeit neviens nav vainīgs. Kas ir jūsu bankas kontā, katrs ir atbildīgs, un kas ir šī te Vanegas sistēmas profila kontā, arī katrs ir atbildīgs par sevi. Ja? Cilvēki ir atbildīgi paši par teiksim, to, vai viņi informāciju gūst vai negūst, vai interesēs vai neinteresēs. Nav neviena vainīgā, jo ir cilvēki, kuri gadiem citiem dod informāciju un nesaņem ne paldies, ne lūdzu, neinteresē, vispār nulle. Nulle atgrieztā saikne ir nulle, un par to mēs nevaram uzņemties atbildību, jo cilvēkiem pašiem ir jāinteresējas. Nevar visu laiku barot, un viņi nespēj sagremot. Tā ir viņa problēma, ja viņi nesako līdzi tam, kas viņiem pieder. Nu, es tā. Jā. Tā ir jāspiekrītu. Te var arī sevilkt paralēlis ar to, kas notiks, ja cilvēks, kuram ir, piemēram, Luminor bankā vai Citadel bankā ir vienkārši naudas konts, un viņš vienkārši 5 gadi netur iegāja, viņš kivesi tur neielādē. Kā jūs domājat, viņam nesasaldēs kontu? Ilona, tu strādāji agrāk ieņem dienas, tā tu zini kaut ko vairāk par to. Protams, ka sasaldēs, un es tā domāju, ja mēs gribam iet uz priekšu un attīstīties šajā ekosistēmā, tad mums vienreiz ir jābeidz auklēties ar cilvēkiem, kuri neuzņemās atbildību par savu rīcību. Un mans priekšlikums ir vienreiz uz visiem laikiem pārtraukt šo tematu un ejam uz priekšu. Kāpēc? Anitai ir grupa Facebookā. Es no 17. gada uzturu grupu, lieku maksimālu informāciju, kas ir no. Ir telegramā čati vairāki, gan Anitai čats, gan Krievu grupām čats, gan Krievu tirzniecības. Informācijas ir vairāk kā vajag. Pietiek barot ar karoti, un es domāju, ar šo brīdi mēs beidzam šo te jautājumu. Katrs atbild par sevi. Pēdējais izsūtam tiem guļošajiem partneriem, varbūt šo te pēdējo video, ja, kad būs ieraksts, un ar to arī beidzam auklēties. Nu, galu galā cienīsim viens otru. Ja? Gan laiku, jo laiks un mūsu dzīve katram mums maksā savu kritēriju. Beidzot šo te tematu, Anita, man tev viens jautājums vēl. Es zinu, ka kādreiz mēs skaitījām partnerus vai kontus, bija Latvijā ap 7000. Kas šobrīd ir kāda situācija? Vai pēc galviņām skaita, vai pēc kontu skaita, jo ir jau atvienoti? Ir kaut kāda statistika, kaut kāds cipars, kas šobrīd vairāk vai mazāk ir Baltijā, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā aktīvie. Vienkārši, lai būtu tāds atspērienu punkts, jā, cik tad daudz mēs esam? Ilona, ļoti labs jautājums. Šādas statistikas nav. Ja? Ir tikai, ko mēs redzam, kur ir dzīvie cilvēki, kas vai nu zvana, vai kaut ko jautā, vai piedalās Zoomos, vai čatos. Ja? Statistikas nav, un es kompānijai, kā IGC dalībnieks globālā padomē, ieteicu izveidot speciālu marķieri, lai mēs redzam vai networkā, kurš ir uz poligonu pārgājis. Jo, piemēram, ja mums augšā ir konti, mēs neredzam struktūrā, kurš ir poligonā, kurš nav. Mēs neredzam to. Tāpēc es nemāku pat pateikt, kuram būtu jāpazvan. Varbūt viņš jau pats ticis galā, jā. Kurš ir, kurš nav. Tāpēc es palūdzu kompānijai, lai viņi uzliek kaut kādu marķieri. Ja viņi to varēs, es nezinu. Bet kompānija apsolīja to, ka sāks ļoti agresīvu atgādināšanu. Arī es ieteicu to, lai aizsūta tiem cilvēkiem uz e-pastu arī brīdinājums no kompānijas tieši uz e-pastu, jo ir cilvēki, kas nelieto ne Facebookus, ne Telegramus. Viņi vienkārši domā, ka vispār viss ir beidzies, nekā nav, jā, bet te viss tieši vēl sākās. Tāpēc kompānija rakstīs e-pastus, vairākas reizes brīdinās, taisīs ļoti marketinga akcijas visādos sociālos mēdījos par to, kad ir jāpāriet uz poligonu, jā.
lai cilvēki var lietot. Tā ir vienkārši nākamā soļa tehnoloģiskais kā upgrades. Tas nav vienkārši kāds izdomā vai ko, tas visā pasaulē tā notiek. Ja? Mēs nevaram palikt, piemēram, skatīties veco televizoru, ja mums jau dod jauno televizoru ar minimālu piemaksu. Ja? Mums jāpāriet ir uz jauno tehnoloģiju, un tas ir vienkārši pasaules līmenī tāda prasība. To neizdomē pati kompānija, tas ir visiem vajadzīgs darīt. Un tieši tā, tas arī ir tas jautājums, ka, nu labi, ja līdz tam 1. martam, līdz februāra beigām ir jāpāriet uz to poligonu, kas pāries, tad viņi arī paliek pagātnē un pietiek, jā, auklēties un ejam tālāk, apzinām apmēram skaitu, kas ir cilvēki, kas grib attīstīt un iet uz priekšu un darboties, un tad tu savu resursu arī un savu enerģiju vari vērst uz tiem, jā, un uz jauniem, kam interesē, nevis uz tiem, kas guļ gadiem un vienmēr tu esi vainīgs viņu priekšā. Mēs strādājam, jauniem cilvēkiem strādājam, pēc, ir daudz patīkamāk strādāt jauniem cilvēkiem nekā tiem, kas ir atnākuši nepareizu kaut kādu lozungu, kuri gribēja neko nedarot, palikt bagāti, jā. Tas tā nevienā biznesā nav. Tas mēram tas pats, kas iestādīs koku, bet nelaistīs koku. Protams, ka koks nokaltīs. Ja pats neko nedari, augļu nav. Un mēs cik varam, tik daram. Protams, brīžiem jau pacietība uz līmeni pēdējā, ja, kad ne tikai Latvija, Baltija, bet vēl citas valsts ir jākārto un jāpalīdz. Tāpēc ir ļoti svarīgi tiešām saprast to, ka katrs ir atbildīgs par sevi, ja, un ka mēs neauklējamies. Ja cilvēks, viņš uzskata, ka tā ir vērtība, viņš interesējās, viņš meklē, kā var atrast kaut kādus kontaktus, kā var sakārtot visu, tāpēc, ka viņš uzskata, ka tā ir vērtība. Ja cilvēks neuzskata, ka tā ir vērtība, viņš nemeklē, viņš neko negrib darīt, viņš tikai vaino citus, un viņi jau sen ir apgabājuši to, kas viņam ir. Ja? Tāpēc šī situācijā tad šodien pieņemam lēmumu, ka katrs atbild par sevi, par to, kas viņam ir. Ja? Neviens nav ne mamma, ne tētis šeit. Tātad mēs neatbildām arī par to, kas viņiem ir parastajās klasiskajās bankās, neatbildām par to, kas šī ir. Tāpēc ejam uz priekšu un daram, ko mēs varam, tāpēc, kad nav daudz laika, lai gaidītu, ja? Jo nākamais gads ir sācies, kur mēs ļoti gaidījām, tad šis gads ir ļoti svarīgs un gatavojamies arī uz Malaizijas pasākumu 24. martā būs ļoti interesanti. Un līdz šī gada 31. janvārim, tad mums ir aktuāli ievēlēt country boardus. Ja, tas ir pirmo reizi atkal ir izveidots uz vēlēšanām, jo iepriekšējā bija uz pieteikumu izskatīšanu, ja, kas mēs tur bijām. Tāpēc parādam, cik mēs varam. Noteikti pēc vēlēšanām varēs redzēt arī, cik Latvijā ir konti, jo pa Eiropu bija nobalsojuši 6500, ja, manīm, jo daudziem palīdzēja, ja, tocās valstīs vispabākā, divšeit ir attīstīt un visādi cits jautājums. Katru dienu bez apstājas. Man nav cita darba, ja, es to daru katru dienu, un citreiz ir tā, kad pat pa nakti nevar gulēt, ir tā, kad cik daudz liels lods ir. Katru dienu ir daudz zūmu. Ja, tāpēc Latvija ir maziņa, pieprasījums arī maziņš, bet rezultāts salīdzinot citiem ir diezgan labi. Ja? Tāpēc apsveic visus, kas ir aktīvi bijuši, kas palīdzēja, kas klusiņām kaut ko dara un nelielās. Ļoti svarīgi ir arī pateikt paldies, pateikties visiem, kas ir darījuši, kas atbalstījuši klusiņām viens otru un palīdzējuši pārēc poligonu vai kaut ko paskaidrot vai dalīties ar informāciju. Pēc ļoti liels paldies visiem, kas bija aktīvi, kas ir aktīvi un kas grib būt vēl aktīvāk. Tāpēc, ka mums sākās visas iespējas iet uz priekšu. Kas ļoti svarīgi? Tie, kas Van Vita pasākumā dabūja, kas šeit ir Inese, es redzu, ja? Inese dabūja, Ilona dabūja Van Vitu, Daira, tu dabūji Van Vitu? Nā, tu nebija. Jā. Kas tu dali ir no tiem, kas dabūja Van Vitu? Vienkārši tā, ka tagad es beidzot izcīnījusi to, kad es ieliku tilšēkrīt darījumu, un tur strādā BV punkti. Ja? Tie, kas iegādājās Van Vitu, sazinieties ar maniem, es jums iedošu linku, lai jūs varat caur tilšēkari nopirkt Van Vitu. Ja? Protams, tie, kas atdeva kešu daļiņu, tas cita metodīte. Ja? Tur ir jāizvēlās keš, kad bija vai uz pārskaitījumu bankas, un jūs varēsiet redzēt, ka strādā BV punkti. Tas ir ļoti labi, ka jūs varat tagad no Van Vitas arī pelnīt BV.
Tas ir tas pats, kas, piemēram, agrāk starteru apmācību moduli. Jūs kādam pieslēdzāt, jūs saņemāt tad 10% no eiro daļas, tad 110 eiro, eiro daļa. Tas ir 11 eiro BV. No Vanvitas ir 131 eiro, tad BV, un līdz ar to jūs saņemsiet 13 eiro, kas ir tiešā pārdošana un bonus, un otru daļu, ja ir vājās kājas bonus. Ja? Tāpēc variet pelnīt uz Vanvitu, un tiem, kam interesē iegādāties Vanvitu, lūdzu pieskieties, tad es varu organizēt šo te nākamo partiju, un varam sākt strādāt. Arī apmācību moduļus varam pārdot, tāpēc, kad līdz 31. janvārim, tāpat kā country boardu vēlēšanas, jā, tāpat beidzās akcija, kur ir palielināts tokenu skaits šo te akciju. Es izprasīju kompānijai, viņi negribēja dot, tāpēc novērtējiet, jā, lai cilvēki var iegādāties apmācību moduļus, kur ir vairāk tokeni, un Vanderbilts, tas ir mans izpildītais darbs, ka es vienkārši palūdzu, lai viņi to izdara, lai cilvēki, kas vēl nav pieslēgušies, jo tagad ir ko parādīt, viņi tagad var pieslēgties un dabūt sev vairāk tokenus tiem, kas pieslēgsies līdz 31. janvārim. Ja, tās tabuliņas viss ir jaunuma ziņās. Attiecīgi pa marketingu steicīts atsevišķu Zoomu, kas ir aizmirstuši, kāds strādā, vai kas grib iemācīties pelnīt no marketinga. Atsevišķi Zoomā lūdzu pieskieties, kas grib mācīties, kas grib būvēt pareizu savu organizāciju no pozitīviem cilvēkiem, no jauniem, kas grib pelnīt, kas grib būt apmierināti, laimīgi, tāpat kā mēs. tāpēc es jūs iemācīšu to darīt, tikai pieskieties. Un ko es vēl gribu pateikt, es taisīšu atsevišķu čatu tieši aktīviem cilvēkiem, jo čati, kas mums ir, tur parasti sēž skatās tā kā televīziju, vai ne? Viņi domā, ka mēs esam raidījuma diktori, kas atnākuši izklēdēt publiku. Un tagad, ko izbrīni mani, ja? Ko tu te parādīsi? Tāpēc šādi te novērotāji čati būs tikai priekš jaunumu vēstulēm, kaut kādām aktuālām ziņām minimāli, bet darba čats būs cits. Piekrītiet? Tāpēc visi, kas grib darīt, iemācīties, lūdzu, piesakieties, un pēc dažām dieniņām es ceru, ka varbūt pat rītdien uztaisīšu tieši aktīvo partneru čatu, kas grib iemācīties, pareizi darīt, pelnīt, būt laimīgiem un bagātiem. Ir kāds vēl jautājums? Nav jautājumu? Visiem viss ir skaidrs, vismaz katrā gadījumā attiecībā uz balsošanu. Atbildes tika sniegtas, tagad ir iespēja tikai pašiem būt aktīviem un viss notiks. Jā, ja kāds nemāka nobalsot, lūdzu griežaties Telegrama grupās vai kaut ko grupās. Palīdzēsim, ja kāds nemāka. Uztaisīšu arī video vai ielikšu to pašu veco, kas bija izdomājuši, kā to izdarīt, jā. Tāpēc mēs esam atvērti un gatavi palīdzēt. Tāpēc ejam uz priekšu, jo, ja prezidenta vēlēšanās būtu balsošana uz blockchain veidotas sistēmas, tad nebūtu šāda dzīve. Ja? Latvijā, kad var darīt, ko grib un mainīt balsis, jo uz blockchain veidotas vēlēšanas parasti tāds, ka to balsi nevar atpakaļ noņemt. Ja? Ja cilvēks nobalso, tad viss viņš nevar viņu anulēt, tāpēc, ka viņiem ir ierakstīti blockchainē, un tā statistika vienkārši veidojas tā, ka nevar neko samainīt. Ja? Tāpēc tas ir tāds godīgs ceļš. Tā vadības modeli jūs sapratāt, ja? Latvijas country boardu vadīšu es arī, tāpēc, ka es to globālā kanclera, tā kā visi kārtībā. Un katru gadu tiks pārskatīti, ja šie te country boardi un visi tie statusi. Tāpēc esam aktīvi un ejam uz priekšu. Ir kāds jautājums? Paldies, laikam. Tādi plusi acīm redzot pārdomās un atbildes tika sniegtas šobrīd. Jā, jūs
Ziniet, ko es varu pateikt, ja jums nav jautājumu, tas jūs esat cilvēki, kas ļoti aktīvi seko līdzi, un jūs jau daudz ko saprotiet, ka jums nav tādi jautājumi, ko jūs nesaprast. Un arī latvieši vienkārši ir inteliģenti cilvēki, ja? Pēc viņiem nav tādas liekas emocijas, nav kaut kādas tur savstarpējas cīņas, visi tādi miermīlīgi, draudzīgi un ļoti uzmanīgi cilvēki. Tāpēc es ļoti priecājos par latviešiem, ka viņi tādi ir. Tāpēc vienalga nevis latviešiem, bet Latvijas iedzīvotājiem, es gribēju teikt. Jā. Labi, ja jautājumu nav, tad paliekam pie rezumē. Jā, Ilona? Man vēl viens jautājums saistībā ar to pašu Tilšēgers. Saka, lūdzu, vai jūs neplānojat atjaunot šīs te mācības, nu, teiksim, cilvēkiem, pastāstīt, informēt par Dilšēgeru pieslēgšanu, kā kādreiz bija, kad uzaicināja uzņēmējus pie jums tur kabinetā un novadīt tādu kā prezentāciju? Vai jūs neplānojat atjaunot kaut kādu regularitāti, nu, piemēram, ja mums ir ko aizvest vai ir ar ko runāt, lai mēs paši nesavāram putru ar informāciju, tā kā, nu, no pirmavota šo te informāciju sniegt? Īsti nedzirdēju tur, kur aizvest, tev raustījās zonas, kurien aizvest tu gribēji? Nē, nu kaut kur vai nu pie jums uz ofisu, kad nu, vai mācības, teiksim, kaut kādu regularitāti, nu, tā, lai mazliet iekustinātu, ja? Ja, piemēram, ir kāds, kuru varētu pieslēgt, interesēt uzņēmējs, jo šobrīd, nu, ir tā situācija tāda, ka daudz bankrotē, daudz nezin, ko darīt, jā, bet, lai tā pareizi izstāstītu, kaut vai to pašu Dilšēgeru būtību, jau un visu, varbūt, nu, kaut kā to organizēt vairāk vajadzētu, centralizētāk vai kā? Ir tā, kad mēs Zoomos strādājam parasti, jā. Ir uzņēmēji, ar kuriem mēs privāti Zoomos tiekamies. Tāds kā dzīvās tikšanās šī te laikmetā, mēs jau pieradām strādāt attālināti. Mēs ar mieru, piemēram, Nauris šeit ir. Kur ir Nauris? Tev izgāja ārā vai ir Nauris? Naurim ir ļoti lielisks telps. Ja? Nauris ir reģionāls Dilšēgeru menedžeris, tagad Sēlijas vai Ventspils rajonu. Tā kā, ja mēs runājam par regulārām mācībām uzņēmējiem, mēs ar mieru esam aizbraukt konkrēti savāc kaut kādu publiku, novadīt šo prezentāciju, piemēram, kaut kādā Ventspilī, ja? Jo katru atsevišķi satikties vai regulāri Zoomā, tas ir ļoti liels slodze, tāpēc, kad ir Zoome dažādām valstīm ar dažādiem cilvēkiem, arī mēs networku attīstam, ja, apmācību moduļus izplatām. Man vita un tā tālāk, un mums ļoti liela komanda. Tāpēc, ja jūs esat gatavi un ir pieprasījums, tad mēs atradīsim vienmēr risinājumu, kā tikties, ja, kur tikties un kā izdarīt. Jo regulāras mācības mēs varbūt varam taisīt Zoomos no sākuma, ja, izdomāt kaut kādu tur dienu, ka mēs tiekamies Zoomos tieši par Dilšēgeru, ja, parunājam jautājumi, kaut kādi praktiskie uzdevumi, kā darīt, kāpēc darīt, ja, to mēs visu varam darīt, tāpēc, ka to es daru katru dienu dažādās valstīs, tā nav problēma. Pēc mēs to izdomāsim, lai cilvēki attopās no jaungada svinībām, tad būs aktīvs čats, kur mēs mācāmies marketingu, kā pelnīt, ja, un atsevišķi čats būs, kur mēs mācāmies par Dilšēgeru. Varbūt mēs viņu varam apvienot kopā. Mēs skatīsimies, ja, varbūt var arī kopā apvienot, jo Dilšēgers arī tas, kur var pelnīt. Atgādinu vēlreiz, ka 0,5% no katra pārdotā produkta, tas, kas pieslēdz šo te uzņēmumu vai merčantu, ja, var nopelnīt. Tas ir ļoti labi, kā mēs rādījām pēdējās mācībās, ja, stāvpils, kā var pareiķināt, cik var pelnīt. Tāpēc mēs to noteikti darīsim. Tāpēc cilvēki, kas grib darīt, jo es zinu to, ka šis projekts ir veiksmīgākais projekts šī gadsimtā. Šis projekts ir tas, kas var palīdzēt pasauli izglābt no tā, kas nāk, ja, negaidīti vai gaidīti, kā kuram. Citi jau zināja vairākus gadus atpakaļ, tāpat es zināju, kas notiksies vairākus gadus atpakaļ, tāpēc ir pacietība, tāpēc ir zināšanas un oficiāliem avotiem. Ja. Tāpēc mēs kopā varam izdarīt vairāk, un esmu ar mieru, Staņislavs arī ar mieru, kopā darīt
un sākt visu ar lielu enerģiju no jauna. Ja? Tāpēc, ka tagad ir daudz kas savādāk, tāpēc es saku no jauna. Es domāju, kad es atbildēju uz to jautājumu, Ilona. Ja, tā kā Jā, ja darīsim. drīkst vēl vienu, es nezinu, vai man vienīgai tikai jautājumi ir, visi sēž klusē. Bet pēdējā tikšanās reizē, kad bijām tikšanās, tu ieminējies tādu lietu, kad, ja vajadzētu, tu varētu arī uzņēmējus vai uzņēmēju grāmatvežus 3 stundas informēt tādā apjomā par nodokļu politiku. Jo šobrīd es esmu saskārusies pat ar to, kad sāc runāt par dilšēkaru, ja? Viena lieta ir eiro un valūta, kripta, un cits jautājums, viņa neizprot to nodokļu nozīmi, ko tev tas dod, kādu iegūmu. Kaut vai tas pats PVNs, ja, kurš nav jāmaksā, kaut vai tas pats, ka kripta aiziet krājumos, ja, vai ir domāts par šādu virzienu, kad informācija par nodokļu šo te sasaisti ar šiem te darījumiem, lai vairāk ieinteresētu tieši jaunos uzņēmējus vai vecos, kuri šobrīd bankrotē un kuri nezin izēju un kuri ir dusmīgi uz visu pasauli un šādā kontekstā. Ilona, par šo tēmu Rūpniecības tirniecības kamerā es stāstīju tieši par ieguvumiem nodokļu jomā. Es jau zinu, Anita, paldies. Tā nav problēma. Es to ļoti lieliski varu izdarīt un parādīt visus dokumentus, kas un kā, tāpēc, ka reāli dilšēkars tas ir legāls, ja, pirmkārt pasākums, un uzņēmējiem atvieglina ciešanas, atvieglina ekonomiskās ciešanas. Es domāju, ka priekš Zoom būs pietiekami, ko es pateikšu, un tas ir legāli, tas nav kaut kāds tur apiešana, kaut kāda tur, ja, tas ir viss legāli. Šis instruments ir unikāls ar to, ka šeit tiešām uzņēmēji var atrast sev atvieglinājumus, kas ir likumiski. Ja? Tāpēc es noteikti tādas mācības varu uztaisīt. Galvenais, lai ir pieprasījums un gaidam vienkārši cilvēku. Es jau to saprotu, vienkārši tad, kad es par to sāku runāt, zini kā, tuvākais, kas stāsta, tad jau saka, ko tu, mēs jau zinām, jā, kādam vajag to dzirdēt no svešas mutes, nu tā kā no svešas auditorijas, jā, un ko es esmu sapratusi, lielākie pretinieki šobrīd uzņēmējiem, kā par skādi un kā par lielu kreņķi tieši grāmatveži. Pirmām kārtām viņi negrib uzņemties papildus slodzi, jo viņi arī nesaprot, kas tas ir. Un kā ir parasti, kad uzrunā uzņēmēji, viņš saka, labi, es parunāšu ar savu grāmatvedi. Un tik līdz kaut kas, tā ir krusts pāri un grāmatvedim pienākumu pietiek un viss pārjā. Un līdz ar to, tāpēc man tas jautājums tā radās, kad vai to nevar arī vai Zoom veidā, vai tikšanās veidā, vai nu kaut kādā veidā, lai saprastu tieši tās sakarības, ja, kas ir tās likumīgās, kas ir tās legālās, par ko mēs tieši runājam. Šādu zūmus es esmu taisījis arī Latvijas uzņēmējiem slēgtā telpā, tāpēc, ka es neesmu gatava katru uzņēmēju parādīt, kurš interesējas par šādām lietām. Ja? Tas ir sensitīvs jautājums, tāpēc ierakstu šādu nav, Ilona. Ja? Tas ir pirmkārt personas datu aizsardzība, ekonomiskā stāvokļa aizsardzība, jo šie jautājumi sensitīvi saistīti ar summām, nodokļiem tā tālāk. Ja? Tāpēc, ja kādam tas interesē, noteikti varam organizēt šādus slēgtos zūmus. Un tas nav tikai teorija, ir reāli situācijas, ir prakse, ir reāli ko parādīt. Ja? Tas nav tikai teorija. Reāli piemēri, kā tas darbojās, izdarīt. Tas ir svarīgākais. Jā, vēl ir jautājums. Es domāju, par šo tēmu mēs parunāsim tad, kad būs reāli interesanti, kam tas ir interesanti. Tie uzņēmēji, kas pārkārtosies, kas iemācīsies lietot šo te digitālo ekonomiku un elektronisko komerciju, kas ir veidot uz blockchain bāzes, tie būs vinētāji. Tāpēc, ka viņi būs vairākus soļus uz priekšu pārējiem, ja? Tie, kas neaizies uz šo te e-komercijas virzienu, tie paliks vienkārši
kā Ilona teica, bankrotā aizies, jo šodien ir jāpārkārtojas, ja grib izdzīvot biznesu. Un kāpēc mūsu projekts ir labāks? Tāpēc, ka mums ir pirmkārt vienīgā elektroniskās komercijas platforma, kur veidot tiešām uz blockchain, kur nevienu nevar piemānīt, visi dati tiek saglabāti blockchainē, un mums ir arī kā alternatīvas pievienots visas, tātad fiat valūtas pasaules, kas ir, un pievienots arī vienīgā kriptovalūta VAN, kas atbilst visām regulētāju prasībām. Šādas platformas nav. Un visiem uzņēmējiem, ko es iesaku, ir pamēģināt, vienkārši iemācīties, ielikt vismaz 5 preces vai 5 kaut kādus pakalpojumus un iemācīties lietot. Es nesaku nevienam, ka lieciet lūdzu visus produktus un pārējiet uzreiz šeit. Nē, iemācieties lietot, paskatīties, kā tas darbojās, lai jūs, kad pienāk stunda X, esiet apmācīti, konkrēti spējīgi un varat darboties šeit un iegūt klientus visā pasaulē un lietot legālu, ērtu veidu ar jaunām tehnoloģijām. Šādas platformas nav, konkurentu nav. Tāpēc es viennozīmīgi, ja kāds man dzird, pieskieties un pamēģiniet. Mums vajag visus uzņēmumus, kas ir Latvijā, pievienot vismaz ar 2, 3, 5 darījumiem. Visus, lai viņi sajūt to spēku ekosistēmā savā starpā sadarboties un izjust, cik vienkārši ir sadarboties un izmantot šo platformu, izmantojot tikai telefonu vai datoru. Un neturot rokās nevienu papīra naudas gabalu, bet šādu te naudu, tad drīz pazudīs, ja? Jā. Tāpēc laipni lūgti, sākam darīt, sākam attīstīt. Mēs jau to darām, bet es cilvēkiem sākam, esam atvērti un gatavi palīdzēt un visiem uzņēmumiem galvenais palīdzēt svarīgi, arī zemniekiem. Ja? Tāpēc, kad ja ir problēmas ar klasisko naudu, tad ir jābūt alternatīvai. Mēs piedāvājam iemācīties lietot legālu alternatīvu. Tas nav atkarīgi no valdības garstāvokļa un valdības politikas un citu valsts vadītāju politikas. Jautājumi ir? Uz šīs nots, laikam, ir jābeidz Zooms, tāpēc novēlu visiem būt aktīviem un būt mierīgiem. Tik atceramies to, ka to, ko dara 3 cilvēki, nevar salīdzināt ar to, ko dara 50 cilvēki vai 100 cilvēki. Ja mēs visu kopā darām, tad rezultāti būs 100 reizes lielāks. Paldies visiem un līdz nākamai tikšanās reizē. Paldies un gaidām jaunumus kādus labus vēl. Visu labu visiem. Visu labu.